Ko vēl Latvijai vajadzētu izdarīt šajā laika nogriezienī? Vai ko tu gribētu, lai mēs izdarām? Pirmkārt jau mums ir Krievijas agresoru valsts pilsoņi sabiedriskajā mēdījā un kritiskajā infrastruktūrā. Par ko mēs vispār runājam. Tas, ka es paslavēju mūsu pašapziņu, nevajag būt ilūzijām, ka mēs pat ar tādām pamatlietām politiskā līmenī joprojām tur nav. Bet es domāju, ka tā ir problēma, ka viņi tur ir. Es domāju par to, vai tiešām tā ir problēma, ka viņi būs tie, kas tam tajā hesā to trotilu pieliks, ja tur tajā brīdī un noraus. Pilsonība ir tomēr lojaltātes apliecinājums tajā valstī, kurai tu piedari. Ja tu piedari agresoru valstī, tad vai tu atsakies no tās pilsonības vai kā? Pie tam nav jau tā, ka arī tur ar to saturu viss būtu kārtībā. Mēs paši redzam visādas brīnums, tur ukraiņu cūku komiks un tā kā informatīvā telpa. Mums nav šobrīd militāra darbība, paldies Dievam, Latvijā, bet ir informatīvais karš, un mēs šajā informatīvajā karā šobrīd, kur mēs varētu uzvarēt, kur valstī būtu iespēja iejaukties, labi, sabiedriskais mēdījis svēts un neaizskarams, bet, mēs redzam paši, viņi tur sevi ievēl, paši ieceļ vienbalsīgi tos pašus cilvēkus, kurus ļoti kritizē sabiedrību, kur ir kļūdas, kur ir bijuši dažādas problēmas, tā kā no manas saraksta, es teiktu, informatīvā telpa noteikti, jā, Krievijas pilsoņi, robeža joprojām ir tāda, nav tas nekāds mūrs, jā, drīzāk tāds siets. Ja ne gluži hibrīda karš, tad kaut kāda, tāda provokatīvas darbības, informatīvas darbības, informatīvais karš, tas jau šobrīd notiek, un neizskatās, ka politiķi, tā kā saprastu to. Jā, paldies, ka atzīmē šo.